Dramatiskās klintis, Atlantijas miglā tītās zaļās pļavas un noslēpumaini fjordi, atklājumi Fēru salas kopā. Esam iečakojušies, lai jau dotos skatīties uz Atlantijas tuklīšiem un ne tikai Vestmanu putnu klintis. Pāris stundas izbrauciens ar kuģīti. Dodamies! And what is the name of this village? Kvīvī, ka viņa rakstās. Kvīvī. Šajā pilsētā ir viss. Ir baznīca ar mācītāju, ir skola, bērndārs, skola, viss ir, izņemot veikalu. Ja. Šeit nav veikala. Uz tausi. Palūkojamies uz mūsu apmierinātām, laimīgām sejas izteiksmēm, jo mēs esam uzrausušies apmēram 600 metrus, nu teiksim 650 metrus virs jūras līmeņa, lai vērotu šo burvīgo ainavu. Nu, ceļojums ir gandrīz noslēdzies. Putnu klintis šodien vērojām tā saulainā laikā. Mūs šodien pat nedaudz vietēji apskauda, jo Atlantijas okeāns bija gluds kā spogulis, saulīte spīdēja, izbraucām visas Vestmanu klinšu grotas, skatījām putnus vai dieviņu tuklīši Atlantijas, tie bija tikai vieni no putniem, kurus mēs redzējām. Gana daudz, dažādi. Tagad tikai atliek izšķirot fotogalerijas, izpētīt, kādi tad putni mums ir trāpījušies kadrā. Nu, protams, atgriežoties viesnīcā, atkal māte Dava būs sagādāja pārsteigumu, ir atkal migla, neliels lietutiņš, bet šķiet, kad Toršhāvenes maratons norit savu gaitu. Nu, tad visbeidzot ir jāiet apskatīties, kas notiek salas galvaspilsētā. Nu ko, šovakar vēl Toršhāvena, rīt jau pošamies uz māju.